Man ļoti liels prieks jūs šodien te redzēt un dalīties ar jums savā pirmajā mazajā atklājumā. Tātad uzreiz jāatzīstas, ka pirmos 4 gadus es nebiju produktīvs doktorants. Lietas sāka mainīties uz labo pusi tikai tad, kad tehniskās ekspertīzes dienests labprātīgi uzņēmās tādu risku, pieņēma mani darbā par mehānikas inženieri. Tagad katru dienu es varu nomērīt vibrācijas dažādiem industriāliem agregātiem. Tie var būt šitik maziņi eļļas sūkņi, un tie var būt transformatori, kas aizņems praktiski pusi no šīs telpas. Bet vissarežģītākais un lielākais, kā arī man mīļākais agregāts, ir hidroagregāts, jo tā ir zaļā enerģija, jo viņš ir ļoti komplicēts un katrs gadījums ir īpašs. Tātad šodien mēs aizceļosim uz vienu no tiem, kas viltīgi slēpjas aiz šīs te nišas agregātiem, un mazliet par tā uzbūvi, jo mēs ceļosim pa katru no šīm daļām. Tātad matemātiski es aprakstu disertācijai hidroagregātu kā ķermeni ar 2 rotējošām masām. Pirmā rotējošā masa, kas ir apakšā, ir darbarats, jeb turbīna. Francis tipa turbīna nozīmē to, ka darbarats ir vairāk līdzīgs nevis propellerim, bet gliemezim, un to griež ūdens. Savukārt ģenerators sastāv no rotora un statora. Un šī rotējošā masa ir mana pētījuma objekts. Savukārt pētījuma priekšmets atrodas pa vidu starp tiem. Tā ir gaisa sprauga. Un tā ir tikai 20 mm liela. Salīdzinājumam pats ģenerators ir apmēram 10 metri diametrā. Vārpste ir 6,228 metri. Tātad tā ir milzīga rotējoša masa ar tik te mazu gaisa spraudziņu, bet nedod Dievs, ka rotors saskaras ar statoru, kas var notikt tad, ja šī sprauga ir nevienmērīga. Tādas situācijas ir bijušas konkrēti Kanādā, un kopš tiem laikiem šis ir moderns pētījuma priekšmets manā specialitātē. Tātad nelielā ekskursijā aizvedīšu jūs šodien uz manu mīļāko objektu. Mēs esam mašīnu zālē. Jā, debesis un zeme, es nemāku filmēt absolūti. Augšā mēs aiziesim uz ģeneratoru, pa priekšu uz turbīnu. Te jūs redzēsiet to rotojošo masu 6,28 metri. Stādāmies priekšā. Bet patiesībā tas skaitās lēngaitas agregāts. Tam ir tikai 88 apgriezieni minūtē. Salīdzinot ar dzinēju, kurim 3000 varbūt, kas ir maz. Tātad te ir pārvietojama devēja kaste. Un te uz turbīnas gultņa mēs liekam savus devējus. Jūs neticēsiet, mēs viņus saucam arī par akcelerometriem, tāpat kā iepriekšējā prezentācijā. Patiesībā te ir vibradevēji vertikālai vibrācijai un radiālai vibrācijai uz gultņa. Pēc tam jūs redzēsiet, ko es daru ar tiem datiem. Tur ir savienojums ar ģeneratoru, kurā mēs tagad uzkāpsim. Tātad te jūs atkal redzat pārvietojuma devēju. Viņš reģistrē, cik kustas ģeneratora vārpsta. Tas ir šausmīgi svarīgi, lai novērotu, vai nav disbalans. Neliels pelpis, lai ieslēgtu gaismiņu. Jā, un tagad jūs redzēsiet atkal tos pašus devējus radiālā un aksiālā virzienā, bet tikai tas jau ir uz ģeneratora gultņa korpusa. Paldies! Tā, visbeidzot mana pētījuma objekts. Tas ir rotējošais ģeneratora elements, rotors, loģiski. Tātad uz rotora es parasti uzlieku atstarojošu uzlīmīti, kuru noķer lāzerstars, līdz ar to es varu reģistrēt katru apgriezienu. Un pēc tam uzzīmēt spektru, kas būtībā arī ir tas, ko es saucu par hidroagregātu sirdspukstiem, jo viņš ir, manuprāt, ļoti līdzīgs kardiogrammai, mēs redzēsim vēlāk. Lūk, no rotējošās masas nonāksim pie nerotējošās statora. Stators sastāv no 6 segmentiem, un mēs mazliet redzam tagad statora serdi, jo viena lūka ir pavērta vaļā. Statora serde sastāv no sapresētām dzelzs plāksnēm, starp tām ir izolācija, tāpēc mēs to saucam par statora dzelzi, un uz tās vislabāk var redzēt 100 Hz vibrāciju.
Tātad apskriesim apkārt datoram, lai redzētu, ka viņš sastāv no 6 segmentiem. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo mēdz būt gadījumi, vismaz teorijā un literatūrā, kad šie segmenti izpešas nevienmērīgi, kas rezultātā var radīt nevienmērīgu gaisa spraugu. Un mēs jau noskaidrojām, ka tā ir milzīga problēma. Tātad drīz apskriešu apkārt gaisa kamerai, un tās restes ir vēdināšanas restes, kas arī ir ļoti svarīgi. Mana pēdējā publikācija tieši ir par temperatūras ietekmi uz statora izplešanos. Tātad mēs gandrīz esam beiguši. Šī ir mūsu izdemolētā lūka, kuru mēs pēc tam ļoti kārtīgi saliksim atpakaļ. Tātad tūlīt mēs nonāksim manā birojā, kur tas viss tiek salikts uz datora. Un caur blokschēmu es ielasu informāciju no vibrāciju devējiem savā datorprogrammā. Vienā pusē mēs redzam diezgan haotisku signālu, tādu kā zāģīti. Tas ir vibrosignāls. Un otrajā pusē tie kārtīgie pīkiņši, ko es tūlīt pietuvināšu, tas ir spektrs. Ar ko viņš ir vērts? Labi, bet būtība ir tāda, ka mēs redzam kārtīgi pīķus, un katrs no tiem kaut ko par mums stāsta par agregāta stāvokli. Pirmais var teikt, ka ir ekscentricitāte, otrais pīķis pasaka, ka ir gultņu defekti, mēs varam doties tālāk. Tātad tas ir know-how, bet kur tajā visā slēpjas intriga? Principā tehnisko stāvokli, ko mēs nomēram ar vibrāciju, var arī citādi nomērīt. Ar to pašu mana mīļāko gaisa spraugu. Kāpēc? Kā mēs tagad redzam? Te ir ģeneratora gaisa sprauga, un to ietekmē principā visi iespējamie defekti. Tātad, ja viņa nav vienmērīga, kāds no šiem defektiem tā kā ir. Bet tur visā ir viena liela problēma. Vibrāciju mēra kopš 60. gadiem, un tā sfēra ir standartizēta. Līdz ar to nav problēmu viņu novērtēt, kas ir labi, kas ir slikti, kad vajag remontu, kad vēl var pagaidīt. Kas attiecas uz gaisa spraugu, nav tik vienkārši, jo viņu mēra nesen, un attiecīgi arī tie vērtēšanas kritēriji vēl nav izdomāti. Un tad vienu dienu, tad man ienāca prātā, ka mēs varētu gaisa spraugu analizēt tieši tāpat, kā mēs daram ar vibrāciju, jo būtībā jau rezultātā es iegūstu tādu pašu haotisku vilni, un principā jebkuru vilni es taču varu Fourier rindā izlikt, tā es secināju. Kā rezultātā tikai vajag sakrāt pietiekami daudz datus un pateikt, kad tas spektrs, ko viņš nozīmē un vai viņš ir labs vai slikts. Tas ir esošais risinājums, kā šobrīd pasaulē strādā. Nomērot gaisa spraugu, viņa tiek uzlikta vai vienkārši kā orbīta, vai pieņemsim, kā mēs izdarījām, mazliet advancētāk, mēs to uzlikām uz reālā rotora rasējumu, lai redzētu, vai gadījumā, kad tā nevienmērība nav saistīta tieši ar rotora spiekiem, kas principā ir normāli, jo tās tādas stīvākas vietas. Un tad es speciāli tieši no savas publicētās teorijas ieliku tā kā konspektīvo attēlu, jo zinātniekiem, ja nav publicēts, tad neskaitās. Tātad, lūk, un šis ir gaisa spraugas spektrs, ar ko viņš atšķiras no vibrāciju spektra. Pieņemsim 12. harmonika, pasaka nevis to, ka ir gultņu defekti, bet to, ka ir 12 rotora spieki. Attiecīgi, ja viņa pēkšņi strauji pieauga, skaidrs, ka iespējams stiprinājumam tieši rotora spiekiem ir sabojājusies skruve un tam līdzīgi. Te ir 2 pirms un pēc remonta, un es tad secināju, ka ekscentricitāte, pieņemsim, ir pazeminājusies, bijis labs remonts, toties olas forma nedaudz tā kā izstiepās, tur atkal savādākas problēmas. Lūk. Un nobeiguma vietā, kāpēc uz slaida, kāpēc uz manām formulām sēž Pikaču? Tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgi, kas šajā ceļojumā dodas līdzi ar mums. Vēlreiz liels milzīgs paldies jums, ka atnācāt šodien klausīties mani.